Svetlana Gaile to sauc par mūsu valsts apakšveļas galvaspilsētu. Viņa vada uzņēmumu Bogema Lingerie. Tas ir viens no aptuveni 50 Liepājā bāzētiem apakšveļas ražotājiem, kuru saknes tā vai citādi meklējams ilgadējā savas nozares flagmanī fabrikā Lauma. Arī Svetlana kā speciāliste izauga tieši tur, 12 gadus strādājot par Laumas jauno produktu dizaineri. Lauma ir bijusi kā laba skola. Tāpēc, ka es Laumā esmu augusi, es Laumā esmu daudz ko iemācījusies, un Lauma man ir iedevusi to, kas nav varbūt citiem cilvēkiem, kas vienkārši nāk no malas. Tā ir ārkārt liela pieredze. Es māku strādāt komandā, es māku novērtēt mērķus un uzstādīt mērķus. Līdz ar to viss darbība ir pakārtota un, teiksim, viņi ir tā kā trepīts no mazākā pakāpiena uz augstāko. Taču kādu dienu viņa attapās, ka nevēlas visu mūžu strādāt kāda cita labā. Bija pozitīva ticība tam, ka, teiksim, ārpus Laumas ir darbs, un, teiksim, ka ārpus Laumas ir dzīve, un tad ir jābūt ļoti optimistiskam, un es tāda esmu. Atradusi investoru, Svetlana bija gatava savam uzņēmumam, kur realizēt pašas izstrādātās radošās idejas. Tiesa, bija nepieciešams gads līdz sava zīmola izveidei. Līdz tam labu pamatu zem kājām deva ārvalstīs atrastie partneri, kuri vēlējās, lai viņu zīmolam veļu izgatavotu Liepājā. Es aizbraucu Anglijā uz izstādi, tā ir veļas izstāde Harrogateā, un Harrogateā es iepazinos ar sievieti. Viņa nav dizaineri, viņa ir, varētu teikt, marketologs, un tad viņai bija vīzija, ka viņa vēlās savu brendu, savu zīmolu, kvalitatīvu, skaistu, un tad mums rādās šis te attiecības, tad viņi piedāvāja mums saražot veļas kolekciju, un tad viņi apņēmtos to pārdošanu, un tad mēs bijām tā kā darba spēks. Mēs paņēmām pasūtījumu, pieņemām pasūtījumu, un mēs bijām tā kā izpildītēji. Mums bija dizains, mēs bijām, teiksim, darba attiecībās ar partneriem. Tad pieslēdzās arī viena no Krievijas kompānija, kas arī izvietoja pie mums savu pasūtījumu, arī zem viņu zīmolu. Un tad tā sadarbība ir kļuvusi vēl kuplāk, un tad līdz ar to mēs esam nonākuši pie tā, ka mums bija garantēts darbs. Bet ar to vien, protams, nepietiek, tāpēc, ka tā nebija mūsu seja, tas nebija mūsu zīmols un vispār tas nebija mūsu ambīcijas. Bet ambīcijas bija, un Svetlana to neslēpj. Uzņēmuma vadītāji vēlas, lai pasauli iemīlētu viņu produkciju nevis ar svešu, bet gan Latvijā tapušu zīmolu. Tā ražošana citiem patiesībā tā ir laba lieta, jo mēs neesam ne par ko atbildīgi. Tad mēs varētu teikt, mums ir priekšapmaksa, mēs zinām, teiksim, pusgadu uz priekšu mums ir viss sarakstīts. Bet, teiksim, mums nav prieks, tāpēc, ka tie panākumi nav mūsu panākumi, tie ir viņu panākumi. Un mums gribās, lai tā būtu mūsu prece, kas iekaro pircēju sirds. Un ka tā prece būtu no Latvijas, un tur nebūtu, teiksim, tā, ka mēs esam ar maziem smalkiem burtiņiem Made in Europe vai tur Made in Latvijā, tā, ka to nevar pat izlasīt. Mēs gribam, lai mūsu brenda zīmola izskats ir redzams un ir saprotams, un, teiksim, mūsu kvalitāte ir to vērta. Jaunā uzņēmuma veidola radīšanā neatsveram palīdzību devis Kurzemes biznesa inkubators. Un tad ar biznesa inkubātoru mums ir ļoti veiksmīga sadarbība, tāpēc, ka viņi ir palīdzējuši mums atrast mūsu seju, mūsu veidolu. Viņi ir stimulējuši šo te vēlēšanos kļūt par tādiem, kādi mēs tagad esam, atrast savu, teiksim, brenda seju. Interesanti, ka sākotnēji, neko daudz nezinot par biznesa inkubātoru jēgu, Svetlanai pret tā spēju palīdzēt uzņēmumam gan bijusi skepse, taču nu viņi gatavi to ieteikt katram jaunam uzņēmējam.
katram uzņēmumam, kas ir tikko kā stājies vai reģistrējies, varbūt viņam reģionā var piedāvāt šo te iespēju vai, teiksim, kaut kādīgi aktīvi to pozicionēt kā palīdzību, jo tā palīdzība patiesībā ir reāla. Tas nav tikai tādi tukši vārdi vai teiksim, ka tas neko nepalīdz vai, teiksim, ļoti maz palīdz. Tas palīdz patiesībā mums, viņš ir ļoti palīdzējis un mēs esam to atbalstu izjutuši. Un varētu katram otram rekomendēt, ja viņš stājās un grib kaut ko iesākt, tad var vērsties pēc palīdzības. Ar inkubātoru speciālistu atbalstu un veiktajiem pētījumiem kļuva skaidra niša, kurā jaunajam uzņēmumam strādāt, lai nepazustu milzīgajā veļas ražotāju jūrā. Tik izvēlēta ļoti konkrēta klientu niša – topošās un jaunās māmiņas. Māmiņu veļa, tas ir skatiens nākotnē, jo, teiksim, bērnu dzimstība patreiz Eiropā vispār ir zem minus zīmes, un līdz ar to mūsu brands, viņš popularizē pareizo dzīves uztveri, ka māmiņai jābūt drosmīgai, viņa ir reāla sieviete, viņa vēlās to, kā viņa ir sabiedrība, un sabiedrība ar viņu rēķinās. Līdz ar to mēs viņai piedāvājam šo te produktu, kas ir domāts viņai, lai atvieglot viņas dzīvi, lai atvieglot bērnu barošanu, un tad tā ir uzticība nākotnē. Izvēlētā niša savās prasībās labi saskan arī ar Svetlanas pārliecību. Ja ražojam, tad labu produktu, nevis cīnamies par zemāko cenu. Ja ražojam, tad no labiem izejmateriāliem. Tie tiek iepirkti pārsvarā uz rietumiem no Latvijas. Tā arī šodien Liepājā kārtējā vizītē ieradies audumu piegādātājs no Vācijas, kurš apstiprina, ka Bogema Lingerie nebiedē augstāka cena, ja vien pretī var saņemt modernu, kvalitatīvu produktu. Bogema, it's company which is Bogema ir ļoti inovatīvs uzņēmums. Viņi vienmēr ieinteresēti jaunos audumos, jaunos tehnoloģiskos risinājumos. Protams, metoties iekšā jaunajā un nezināmajā, iznākumi var būt dažādi, taču mūsu sadarbība liecina, ka nereti šī jaunrade dod lieliskus rezultātus. So I think it's a quite positive story. Pats pirmais ir, protams, dizains, tāpēc, ka es esmu dizaineri, man ir svarīgi, lai viņš ir interesants pēc dizaina, bet otrs, ko es tagad esmu apguvusi, tas ir to, ko vēlās klienti. Tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi. Viņš var būt ļoti skaists vai ļoti smalks, un man pašai personīgi viņš var ļoti būt patīkams, bet ja es zinu, ka mūsu tirgus nišā viņš nav iederīgs vai mūsu sievietes to neuztvers nopietni, tad brīžiem es atsaku un es neizvēlos šo materiālu tikai tādēļ, kad viņam ir kāds īpašības, kas nav pieņemamas sievietēm. Teiksim, mums ir niša māmiņas, un tad ir pirmais ir kvalitāte, un otrs ir tam materiālam ir jābūt ļoti mīkstam, ļoti ekoloģiskam, ļoti tīram un teiksim, jutekliskam. Tas ir jāpārbauda uz tausti. Ja viņš ir mīksts un patīkams un nav sajūtas, ka tā ir sintētika, tad viņš ir pieņemams. Tad ir gan skaists, gan labs dizains. Nerimstoša jaunu tehnoloģiju un izejmateriālu pētīšana un ieviešana savā produkcijā ir Bogema Lingerie attīstības stūrakmens. Tā pārliecināta Svetlana Gaile, radot īpašus krusturs jaunajām māmiņām. Tad mūsu inovācijas ir pirmkārt izstrādājuma iekšpusē, tāpēc, ka pats svarīgākais ir ne tikai izskats, bet arī tehnoloģija, kas ir iekšpusē. Un tad mēs izmantojam elastīgo karkasu, kas palīdz saturēt krūtis. Un mēs izstrādājam arī kokvilnu, kas ir iekšpusē ar sudraba pārklājumu. Šīs sudraba jonu tehnoloģiju mēs esam atraduši sadarbībā ar RTU Ingla Šenka izgudrojumu. Viņi ir izgudrojuši sudraba diega pārklājumu ar antibakteriālo jonu. Un tad līdz ar to kokvilnei ir piešķirts jauns tehnoloģisks risinājums. Kokvilna kļūst antibakteriālā. Un tad, izmantojot šo kokvilnu iekšpusē mūsu izstrādājumos, mēs iegūstam izstrādājumu ar jaunu, inovatīvo tehnoloģiju. Patreiz mēs esam pirmo partiju saražojuši. Pirmo, kas tiek testēt mūsu klienti,
Viņi dod to tikai konkrētiem veikaliem, lai tas tiktu notestēts ar tādu domu, kad sakārtot tās atsauksmes. Tas nozīmē, ka mēs nevēlamies uzreiz lielu partiju, ražošanas partiju, tāpēc, ka tas ir jāpārbauda. Jāpārbauda uz reālām sievietēm, vai ir tas īpašības tādas, jo nevienmēr dzīvē ir tā, kā visu, ko reklamē, ka tas ir labs vai ka to var izjust. Tieksme pēc jauniem risinājumiem tikai pāris gadus vecajam uzņēmumam jau kļāvusi iekļūt Eiropas biznesa balvas 2012 finālā, kurā Latvija pārstāvēja 15 uzņēmumu. Taču tas ir tikai sākums, saka Svetlana, atklājot arī tuvākās nākotnes ieceres. Mēs gribējām kaut ko jaunu, kaut ko inovatīvu, un līdz ar to mēs esam sākuši pētīt, kas ir jauns tieši materiālos. Un materiālos mēs atradām šīs te apstrādes. Ir arī apstrāde ar kafiju. Tā ir koriģējušai veļai, un mēs to arī gribēsim testēt, un tas būs mūsu jaunais inovatīvais produkts, ko mēs piedāvāsim februārī, un tas ir notievēšanas nolūkos, bet patreiz mēs tikai testējām. Mēs vēl nezinām, kā vai tas būs pieņemams arī tirgu. Pasauli grozās ap savu asi, līdz ar to nedrīkst apstāties. Tik līdz tu esi apstājies, tu vairs neesi pirmais. Mūsu mērķis ir būt priekšā. Topošo un jauno māmiņu apakšveļas ražotājs Bogema Lingerie, kas nodarbina 20 cilvēkus un gada apgrozījumā strauji tuvojas 200,000 latu, savu pastāvēšanu sāk vien 2010. gadā, laikā, kad ekonomiskās krīzes rezultātā darbu bija zaudējuši aptuveni 1000 šajā industrijā strādājošo Liepājas profesionāļu. Taču kamēr daudziem šis bija grūts mirklis, Svetlana to uztvēra kā iespēju laiku. Katrā situācijā var saskatīt kaut ko pozitīvu, jo krīzes laikā cilvēki bija pretīm nākoši, darbinieki. Tad zinot to, ka mums nav pat pilnas slodzes, viņi bija gatavi strādāt. Mums nāca sievietes bungai pie logiem un prasīja darbu. Un tad līdz ar to mēs varējām izvēlēties, mēs varējām izvērtēt viņas spējas, un mēs sev esam izveidojuši diezgan stipru komandu, par kuru mēs esam droši, ka viņi strādā, ka viņi māk, un tad līdz ar to varētu teikt, mums krīze ir devusi stabilu komandu un pašiem saprast, nelekt pār galvai, bet katru solīti pārdomāt, lai tas nebūtu pārspējām. Svetlana min daudzus piemērus, kad uzņēmumi radušies tikai dažu pasūtījumu dēļ, bet kad darbs apsīcis, beidzis pastāvēt arī uzņēmums. Arī Bogema radās tieši tāpēc, ka izdevās atrast labus pasūtītājus Lielbritānijā un vēlāk arī Krievijā, tādējādi dodot iespēju kārtīgi iepazīt abus šos tirgus, kurās izpratne par to, kādai jābūt jauno māmiņu veļai, krasi atšķiras. Dizaina ziņā Anglija ir gatava ļoti drosmīgiem dizainiem, ļoti drosmīgiem salikumiem, ko parasti sieviete, pat māmiņa, pat varētu teikt arī pat nebūtu māmiņa, topoša māmiņa, ļoti košs krāsas, ļoti košs akcenti. Pieņemsim, ja ir kaut kas melns, tā banta būs obligāti kaut kas košs, sarkans vai ķirškrās. Krievija nav gatava tādiem drosmīgiem risinājumiem. Protams, viņiem ir tas uzskats, ka jā, ka Krievijā patīk kaut kas raibs, košs, veļā nav tā. Veļā gaida kaut ko mierīgu, kaut ko tādu ļoti maigu, sievišķīgu. Līdz ar to tas ir pilnībā divas dažādas, pilnīgi dažādi pretstati viens otram, ko mēs darām Anglijai un ko mēs darām Krievijai. Un pat citreiz mūsu meitene saka, jo trakāk, jo labāk priekš Anglijiem, jo mierīgāk, jo maigāk, jo labāk ir Krievijas tirgums. Svetlana neslēpj, kuram no tirgiem tuvāk Latvijas jauno māmiņu gaume. Krievijas mierīgākai gaumei, tāpēc, ka Latvijas sievietes arī ir, teiksim, vairāk patīk ekoloģisks tāds, Krievijā to sauc par skandināvisko gaumu, jo tā ir mierīgāka un ietver sevi tāds ekotendents, arī krāsas salikumā. Tam jābūt ļoti mierīgiem toņiem.
Pagaidām Latvijas tirgū gan paliek tikai 1% Bogema Lingerie saražotās veļas, viss pārējais eksportam. Un ja Britu salās Bogema vēl aizvien zinām tikai ar saviem ražojumiem, ne savu zīmolu, citādāk ir Krievijā. Tur palīdz gan vēsturiski labā slava Latvijas ražojumiem, par ko ilgus gadus rūpējies Latvijas veļas ražotāja flagmanis lielrūpnīca Lauma, gan fakts, ka Latvija nu ir Eiropas Savienības valsts. Krievijas tirgu mēs esam kā Latvijas brands, tāpēc kā Latviju uztver kā Eiropu. Un tad Krievija Latviju uztver nevis kā savu valsti vai bijušo padomu Savienības valsts, bet viņi uzskata Latviju kā Eiropas valsti ar Eiropas dizainu. Līdz ar to mēs esam, teiksim, Eiropas tēls, un tā ir Latvija. Tāpēc, ka Latviju jau pazīst Krievijā, teiksim, veļas ražotāji, to ir Lauma panākusi, protams, kad Latvijas veļa ir ļoti tādos, kotējās tādā labā līmenī. Un līdz ar to mūsu produkcija tiek uztverta ļoti pozitīvi ar labu kvalitātes pazīmi. Mēs izskatāmies kā Eiropas dizains. Tāpēc, ka tādu dizainu viņi vēl nav gatavi ražot paši. Līdz ar to viņi skatās uz Eiropu un viņi no Eiropas šo te dizainu iepērk. Viņi iepērk Polijas veļu, viņi iepērk Itālijas veļu, Francijas veļu un salīdzinoši mūsu veļa izskatās līdzvērtīgi. Un ja viņi izskatās līdzvērtīgi, arī cenu līmenī viņi ir, teiksim, zemākā līmenī nekā Francijas vai pat Polijas veļa. Tad mums ir laba niša. Mēs esam atraduši savu labu cenu nišu, Eiropas dizains. Un Eiropas dizainam piemīt arī kvalitāte, kas nevienmēr ir Krievijas izstrādājumos. Tāpēc, ka kvalitāte arī nāk ar zināšanām. Un to, ko mēs esam attīstījuši šeit, Latvijā, mēs esam attīstījuši sieviešu veļas kvalitatīvo rūpniecisko dizainu. Tas Krievijā vēl nav tik attīstīts. Protams, tas arī attīstās, bet līdz ar to mēs arī esam solīti priekšā, un tad mums jau ir uzreiz produkts priekšā, ar ko viņš ir atšķirīgs un ko mēs varam piedāvāt savam pircējam. Bet, lai būtu solīti priekšā arī turpmāk, Svetlana nav aizmirsusi savu pamatnodarbošanos – jaunu dizainu izstrādi. Tā nu viņa birojā ne tikai vada ražošanas procesus un kaļ attīstības plānus, bet arī sēžas pie baltas papīra lapas, lai radītu arvien jaunas un jaunas skices. Ir tā, kā citreiz domā, tur nevar izdomāt, bet visbiežāk tas ir tehniskais kaut kāds, teiksim, knifiņš. Dizaina ziņā ir vieglāk, jo tu it kā redz, kā būs, bet tehniski ir grūtāk, tāpēc, ka ir jāzina tādas lietas, lai tas nav tikai dizains, bet lai sievietei tas ir ērti, lai viņai nav, teiksim, kaut kas kožs vai kaut kur jāmocās, vai kaut kur ir nesmuks kaut kāds savienojums, kas tur vīls redzams, jo mums ir brīžiem ir tā, kad varbūt dizainā audums ļoti, ļoti patīk, bet saskaroties ar ķermeni, viņš ir ass, kaut kāds nepatīkams izjūts ir, vai, teiksim, kaut kāds citreiz ir raksts, viņš ir ģeometrisks un liekas, skaisti, bet sieviete saka, nē, es neko ģeometrisku negribu, es gribu puķīts, un tad tas puķīts varbūt pa lielu, varbūt arī pa mazu, un tad ir jāuzmin, cik liels tas puķīts būs vai cik mazas, un tas viss ir jāizplāno, jo ļoti atšķirās pat gaumas sievietei, kam ir lielāks krūts un kurai pat ir mazāks krūts. Tas ir arī divas sievietes ar dažādām gaumēm. Un jāuzmin, kas patiks vienai un kas patiks otrai, vai būs kaut kas kopīgs, kas patiks abām. Pieņemsim, teiksim, šeit, ja? Es varu pateikt, ka man patīk šis raksts, bet es zinu, ka viņš ir ļoti masīvs, tāpēc, ka ļoti liels svars. Līdz ar to sievietei nepatīk, ka veļa ir ļoti masīva. Viņa grib justies, ka veļa nav tik masīva, vieglāk,
un varbūt mūsu tirgum nepatiks lielas puķes. Viņas ir pārāk liela. Tas ir, varētu teikt, tā ir izjūta, tā ir intuīcija, kas ir uz acs. Bet, protams, pats materiāls, viņš ir gan kvalitatīvs, gan labs, gan viss ir kopā. Bet ir tādas smalkas nianses, smalkas tendences, ko es izvēlos tieši mūsu pircējām. Šķiet, Bogema Lingerie attīstībā Svetlanas intuīcijai bijusi ne mazāka loma kā ambīcijām. Intuitīvi viņa ne tikai veido jaunos dizainus, bet arī vada uzņēmumu kopumā. Es neesmu mācījusies, teiksim, menedžmentu vai kaut kādas tādas biznesa vadības vai vēl kaut ko. Tas viss, ko es daru, tas ir intuitīvi. Un, protams, es lasu papildu informāciju, bet visi lēmumi ir pagaidām intuitīvi. Citreiz tas palīdz un ir arī reizi, kad tas nepalīdz. Statusa maiņa no darba ņēmēja uz darba devēju mainījusi arī mani pašu, atzīst Svetlana, norādot, ka savā jaunajā ampluā viņai jāiemācās būt piesardzīgākai savos uzskatos. Es esmu pieradusi, teiksim, kā būdama dizaineri, pirmais uzticēties cilvēkiem, uzklausīt, ko viņi vēlās, ko viņi grib. Tad līdz ar to tas ir tāds pozitīvs, ko es esmu sapratusi, kas ir jādara. Bet biznesā kļūstot par vadošu personu, nedrīkst uzticēties cilvēkiem. Ir jāpārbauda to, ko viņi vēlās, vai tiešām viņi ir adekvāti savos vārdos. Cilvēks tev vārdos neteiks to, kas ir viņam aiz muguras. Un tad tas ir tāds, ko es nebiju gaidījusi sagaidīt. Un mums bija daži sadarbības partneri, kur man šī te pozitīva domāšana nav palīdzējusi. Tad, ja es būtu nežēlīgāk vai, teiksim, es būtu īsts biznesa cilvēks, varbūt es jau pašā sākumā varētu tā saprast, ka nekas mums nesanāks, un to nevajadzētu pat mēģināt. Biznesā viss ir nežēlīgāk, tas nav tā kā izstrādāt skaistu dizainu. Tomēr viņa negatavojas piekāpties šādu neparedzētu pārsteigumu priekšā. Uzņēmumu ļoti strauja attīstība, taču ir kārtējais apliecinājums, ka darbam, pieejot nopietni un ar izdomu, Latvija var radīt ko tādu, kas vajadzīgs arī citviet pasaulē. Idejas neapsīks, pārliecināt šajā Liepājas ražotnē, kas gatava kļūt par Latvijas apakšveļas galvaspilsētas vienu no zināmākajiem zīmoliem pasaulē. Mēs vienmēr meklējam kaut ko jaunu, kādu jaunu risinājumu, un mums ir vairāk idejas, nekā mēs to spējam realizēt, bet tāpēc arī jāsēžās pie galda un jāzīmē un jāpārdomā, vai tā ideja būs vajadzīga, vai no tās idejas var kaut ko iegūt arī tādā naudas izteiksmē, vai tas ir vajadzīgs. Un ir arī tādas idejas, kas, teiksim, pierāda to, ka dzīvē tas ir ļoti vajadzīgs, un mums citi ir gatavi gaidīt, pat, ja ir vajadzīgs priekš tā, lai to ideju novest līdz kārtībai kāds pusgads, pat arī ir gatavi gaidīt to pusgadu, kamēr tas modelis būs jau dzīvs, reāls, ka mēs varam to jau pārdot, jo nedrīkst neko sasteigt, jo ar pirmo iespaidu var atstāt tikai vienreiz, un nebūs iespēja atstāt pirmo iespaidu otrais, tāpēc katrs modelis ir pārdomāts un izvērtēts, un bez tā mēs neko neesam piedāvājuši. Mēs maz zinām viens par otru, bet Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kas spēj kaut ko radīt, kas spēj izvērtēt savas spējas un radīt darbu citiem.